Esat sveicināti radītāji! Mani sauc Madara Majore, un šīs ir daudzdimensionālās sarunas notici neticējumajam. Šeit jūs ne tikai redzēsiet un dzirdēsiet, bet arī iepazīsiet, pieredzēsiet un sajutīsiet. Šodien mēs tu iepazīsim tuvāk un apmainīsimies ar enerģiju ar Anitu Lielmani. Sveika, Anita! Nu, čau! Te un tur? Te un tur? Viss kaut kur. Jā, varbūt mēs varam sākt ar to, ka tu iepazīstini sevi, ko tu dari, un kā pastāsti. Nu, jā, man liekas, ka ir grūti tādu visu būtību ielikt vārdos. Man vispār pēdējā laikā ir grūti vispār kaut ko ielikt vārdos, līdz ar to tā kā telepatiskais sūtījums droši vien tajā visā, bet es esmu dodu telpu cilvēkiem, gan turot to gan ar elpu saistībā, gan strādāju ar šo somatiku, kas dod atbrīvot ķermeni no kaut kādām iesprūdušiem vietām, un tieši otrādāk palaišu enerģiju vēl lielākai plūsmai un visam, un daudzus manus gadus liela mana dzīves sastāvdaļa ir bijusi dejošana, kustība, kas arī vienmēr ir bijis par kaut ko daudz dziļāku, nevis tikai par foršu padejošanu un tā, bet kas ir bijis par tādu sevis sajušanu dziļāk, sevis iepazīšanu dziļāk, un ka tas arī, un tas īstenībā šobrīd daudz vairāk saliekas kopā, kāpēc es esmu tik daudz gadus iepriekš to darījusi, gājis tam cauri, jo šobrīd tam, ko es daru tagad, saistībā ar elpu, ar somatiku, ar šīm ķermeniskajām paraksēm arī, jo dziļāk tas ir vienkārši iedod tādu vēl padziļinātāku skatu uz to. Līdz ar to, jā, tas ir tāds pamatiņš, kas notiekās, bet, protams, ir vēl daudz kas cits. Es esmu arī izgājis cauri dažādām uzņēmējdarbības jomām un visu pārējo, bet, jā, tas tā īsumā, super īsumā par mani. Bet vispār kosmisks radījums. Okay. No šīs stāstījuma man jau rodās divi jautājumi. Kādas elpošanas prakses tu tā kā piedāvā, veids, un kā tas notiek pie tevīm? Principā es teiktu, ka to var nosaukt daudz vārdos. Es to saucu par transformatīvo elpošanu. To arī var saukt par atzimšanas elpošanu, to var saukt par enerģijas elpošanu, to var saukt jebkā. Tas ir, es teiktu, instruments, ar kuru mēs kaut kādā posmā, sākuma posmā, kas mums dod tādu iespēju nokļūt tajā paplašinātajā apziņas stāvoklī, bet īstenībā es saprotu, ka tas nav par elpu. Tas ir un tas nav par elpu. Vienā brīdī tas ir, bet galu galā tas nav. Tas ir par to, kā tu vari nonākt konkrētā stāvoklī. Un tad, kad mēs paši, protams, tie, kas to praktisējam, dara, daudz to daram, un līdz ar to vienā brīdī saproti, ka nevajag pat gulties uz paklājiņa, lai nonāktu tajā stāvoklī, lai tu varētu izprocesēt, lai tu varētu, tā kā, ieiet šajos procesos, teiksim tā. Tā kā jā, bet, tīri teorētiski atbildot jautājumu, jā, tā ir transformatīvā, jo atzimšanas elpa, jā, savienotā elpa. Un kur tu to dari? Tu tā kā Zoomā to dari, vai klātienē, vai grupās, individuāli? Visur. Tas notiek gan pārsvarā man ļoti patīk strādāt individuāli ar cilvēkiem, jo tad var iet daudz dziļāk, daudz konkrētāk iekšā šajās tēmās, šajās lietās, jo tas tomēr ir, mēs katrs esam pilnīgi atšķirīgs. Nav nevienas vienādas situācijas. Mēs citreiz arī varam klausīties, kā ir bijis vienam, otram, trešajam, un kaut kur mēs cenšamies varbūt pielīdzināt, bet mēs saprotam, ka nav divu vienādu situāciju. Jo mēs neesam vienkārši vienādi, un līdz ar to ir forši, man patīk strādāt individuāli arī, kas ir tāda interesanta pieeja un iet dziļumos tieši un strādāt gan ar šo elpu, gan somatiski to, kad citreiz tas vispār ir par tādu ķermeņa izrēģēšanu ārā. Bet jā, tad ir 1-1 individuālās elpošanas, ir grupas nodarbības, kas arī ir gan Cēsīs, gan Limbažos, gan Rīgā, gan cerams drīz Dubajā un viss kaut kur, bet arī online. Jā, kā viss tas darbojas arī online, tikpat ļoti, cik uz vietas. Protams, ka es nevaru noliekt, ka man patīk strādāt uz vietas, jo būt uz vietas un satikties ir vispār kas cits, kā tas ir caur kaut kurieni, bet tas nemaina
procesa būtību, un tas nemaina to, ka mēs esam viens otram tikpat klātesoši, kā esot uz vietas. Līdz ar to, jā, viss, ko tu minēji, tā arī darbojās. Un pastāsti, piemēram, es īsti neizprotu, kas ir somatika. Kas pastāsti nedaudz, lai ir tā kā cilvēkiem skaidrs, kas ir somatika. Somatika, principā, ir viss, kas saistīts ar ķermeni, es gribētu teikt tā, bet tas, kā es tieši ar to darbojos, tā ir tāda nervu sistēmas arī regulācija pašā apakšā tam visam, bet pamatā mēs esam kaut kādas tās lietas, traumas, pieredzes, stresu, viss mums noglabājas galu galā ķermenī. Arī tad, kad mēs ienākam ienākam šajā pasaulē, gribētu teikt, bet ne jau, tā kā māmas vēdenē no tā visa, mums jau tur, mēs veidojamies no tā, ka mēs veidojamies no mūsu iepriekšējām dvēseles pieredzēm arī. Tas nav tā kā mēs esam tā kā tīrs baltlapas, īsti nē. Un līdz ar to mūsu ķermenī jau ir lietas no mūsu iepriekšējām dzīvēm arī. Tāpēc arī mēs esam tik iespējams tas arī to ķermeni veido tik dažādu. Jo arī es esmu pieredzējis, kā es sevi ķermenī jūtu, atbrīvoju lietas, kas nav no šīs dzīves, protams, kas ir no citām dzīvēm. Līdz ar to, jā, tas ir kaut kas tāds, ko mēs esam, es gribētu teikt, tā kā nogulsnējuši, kaut kur ielikuši kaut kādos failos, visu paņemts, vai nu mūsu muskuļi, vai nu saites, vai jebkas, tā kā viss tas aiziet kaut kur mūsos, un mēs, principā, esam tas, es gribētu teikt, un kaut kur citreiz jūtam, kaut kas sāp, spiež vai notiek. Es arī ticu, ka tam visam ir pamats, ir kaut kas daudz agrāk, kaut kas emocionāls, kaut kas cits, un kas novada pie tā, ka fiziskais ķermenis to parāda, hei, šis ir tas, uz ko varbūt tev jāvērš uzmanību, un tā viņš ar tevi runā vienkārši, vai mēs to saprotam un ieraugam. Bet jā, es tad drusku jau tā kā eju atbildu un neatbildu reizē, bet tas ir par to, jā, kā mēs no ķermeņa palīdzam regulēt nervu sistēmu, palīdzam atbrīvot šo sasniegumus ķermenī, savilktās vietas, visus traumas no citām pieredzēm. Un viens ir, kad mēs viņus varam izstrādāt, ko arī es darīju, izstrādāt tādā emocionālā līmenī, es gribētu teikt. Un tur mums ir tā kā tīrs, mēs domājam par kādu situāciju, mums liekas, jā, viss čiliņā. Bet tajā pašā laikā tas var būt vēl palicis ķermenī. Un tas ir jādabū ārā citreiz no ķermeņa, tā kā mēs to dabūjam no tādas ķermeņa atmiņas, no ķermeņa ārā, mēs varam arī funkcionēt, vibrēt pilnīgi citādāk. Līdz ar to tas ir šobrīd tāds savienojums, man liekas, ideāls. Un es teiktu, ka es vairs nevaru iedomāties vienu bez otru. Man liekas, ka tas tā kā man liekas, kā tas vispār iepriekš strādāja viens bez otru. Un šobrīd, man liekas, visiem notiek šīs ķermeniskās reakcijas, izlādes ārā vairāk vai mazāk. Vismaz manā burbulī, nezinu, ir tev tur esi mācījies kaut ko no tā vai neesi mācījies, tas viss notiek vienkārši. Un forši, ja tu zini, par ko tas ir, kā tas ir. Un, jā, tāpēc man prieks, kad šī puse pie manis atnāca arī tādā veidā, ka tas ir tāds vēl viens instruments manā instrumentu kastītē, ko es varu pielietot. Un kas dod atbildes pirmkārt par sevi, un tad jau tikai tu vari arī saprast citus labāk. Tā kā jā. Bet tu tā kā pieskaries, vai kā tas jā. Tas tā kā masāža, vai tu no attālu? Tas var būt visādi. Es teiktu, tas var būt visādi. Tas, kā man patīk strādāt nepieskaroties, bet es pieskaros, protams, tas nav vispār nepieskaroties, saku, man patīk vairāk, bet tā princips arī ir. Princips ir tajā, kādā stāvoklī es ielieku sevi. Jo tā nervu sistēma vienu otru lasa. Un lai otrs cilvēks, un pirmkārt tos ķermenis, tu vari gulēt, un tev var likties, es nezinu, es varu teikt, es tev paiešu tuvāk, un tev var likties, jā, nāc, man ir tā kā vienalga, un es eju, un tos ķermenis saka, paņemsim, nē. Tā kā viņš runā pirms tu vispār saproti, viņai ir daudz vairāk iekšā tā informācija. Un tāpēc no tā ķermeņa pirmkārt jau var nolasīt. No mazākajām lietām tu vari vērot, ko viņš tev stāsta. Un tu man vari neko neteikt, bet tos ķermenis man pasaka visu. Un tu pat vari to varbūt nezināt, tev ir apziņa tā neliekas, bet ķermeniski tev ir kaut kas palicis, ka tā sajūta ir citādāka. Un jā, tas pirmais ir vienkārši būšana. Vienkārši būšana. Un tas jau dod tā kā daudz. Un otrs ir ka tu ieraugi, kas notiek tevī, kas notiek tavā ķermenī, kā viņš rēģē. Un tie var būt pieskārieni fiziski, tie var būt satviski pieskārieni, tie var būt tā kā tiešām, ka tu paņem un kādā punktā tu iespied, viņš var būt arī sāpīgs, kā mēs zinām, masāžās punkti vispārējais.
Un tajā brīdī tu vienkārši, tev ķermenis, tev sākas kaut kāda reakcija, viņš sāk kaut kā kratīties, kustēties. Tā varbūt arī pilnīgi citādāk. Un viņš no tā iznāk, tu sāc raudāt vai kaut kas notiek un vienkārši tev atbrīvojas tā vieta. Un tas jau mēs ļoti labi zinām, tas pats par masāžu. Mums ir savilkt, nezinu, piemēram, savilcies tur kakls vai kas no stresa. Mēs kaut ko varam izmasēt, ja mums ir fiziski, nezinu, mēs sakačājam. Mēs varam izmasēt. Vai ja tev ir kaut kāda emocionāla trauma, tu vari masēt, viņš var palaisties, bet viņš tā kā neatlaidīsies, jo tev ir jāatlaiž cēlonis. Un šis ir par to, ka tu paņem un atlaidi to emocionālo cēloni vaļā. Un tikai tad atlaižas fiziski tas arī vaļā. Jo fiziski tu nevari atlaist, ja tu tādu iemeslu, ja tev viņš nāk no emocionālā, tad to jāatlaiž ir gan. Jā, tā kā tā. Pieskārieni, nepieskārieni, vienkārši būšana un tas telpas radīšana drošai videi izrēģēt. Tas ir pats svarīgākais. Jā. Tev ir tavā pieredzē, vai tagad cik tu ilgi ar to strādā? Šajā dzīvē? Šobrīd ņemsim tikai šo. Bet tu vari pastāstīt arī plašāk. Īstenībā laiks ir tāda ļoti relatīva lieta, jo, ja mēs tā domājam, tad es ar šo strādāju neilgāk, ar pašu somatiku neilgāk kā gadu, ar elpu drusku ilgāk kā gadu, kas īstenībā liekas, ka nav nekas, bet īstenībā man ir sajūta, ka es jau to daru vienkārši mūžību. Un tas nav citreiz pat par to laiku, jo laiks šobrīd, kā mēs zinām, ir ļoti relatīvi. Nesatraucies, īstenībā jautājums nebija par laiku. Es vienkārši gribēju kaut kādā struktūrā ietēpt, bet jautājums ir tāds, tagad gada laikā. Kāda ir kaut kāda top 3, ko tu pamani cilvēkos, kuras ir tās vietas, kuras tomēr visvairāk prasa? Pleci, piemēram, un uzreiz nāk, vai no tās pieredzes? Kas ir tās vietas, kuras ir tā kā populārākās? Vai tā kā visbiežāk? Ļoti individuāli. Es neteiktu, ka ir, tas jau ir arī stāsts par mani. Es jau pieredzu to, ko es gribu pieredzēt. Tas jau ir katrs cilvēks man kaut ko parāda. Tā ir mana spēle, ko es pa lielam spēlēju. Tā kā tas ir par cilvēkiem, kādu citu, bet tas īstenībā ir tikai vienīgi par mani. Tāpat kā šīs stāsts ir tikai vienīgi par tevi, kā tu saproti, vai ne? Bet noteikti, ko es varu pateikt, tas aktualitātes mainās. Viņas mainās manī, viņas mainās citos. Un viens ir sievietēm noteikti tas ir iegurnis, jebkurā gadījumā tas ir tā kā top. Mēs tur vienkārši glabājam visu. Ļoti daudz, un tur ir tik daudz slāņu un tik daudz, kā to var vienkārši ar ko var strādāt. Arī vīriešiem īstenībā. Tas nav tikai par sievietēm, arī par vīriešiem. Tas pēdējā laikā tas ir arī tas, ko mēs tajās kājās liekam, kas tur glabājas un liekas, jo tur ir tas skaisto jūt, tur ir ļoti daudz arī tieši no iepriekšējām dzīvēm, kas nāk un iet un visādas lietas. Un tās ir tādas, nevienmēr tie pleci, nē, es neteiktu, ka tas ir tā kā, top vienmēr, ka tur ir, nē. Es teiktu, ļoti bieži, protams, mana top lieta, ar ko es vispār sāku strādāt pati, kas man bija tāds liels un ko es jūtu, ka tas ir sirds centrs, bet tas ir visādāk. Tas ir gan sirds vēršana vaļā tieši. Tas ir caur elpu, caur šo, caur visu, caur visiem instrumentiem, kas ir. Tā kā pirmie 3 centri arī. Pirmie 3 centri ir tādi top papiesprūdumi. Bet, jā. Kaut kas tāds. Nav, es nevaru pateikt, būt šitas točina. Tu jau diezgan daudz pateici. Jā. Tā kā es varētu visu ķermeni saukt. Tad, kad tu konstatēji, kad ir tās lietas, vai jūs pamanat, tev ir kaut kāds prakses, ko tu dod, iegurnes, paņemam iegurne. Ir kaut kādi vingrinājumi, ko tu pēc tam iesaki mājās darīt, vai kaut kādas lietas, ko pārmainīt, vai vārdi, kurus neteikt. Jā, protams, bet tas arī ir. Protams, katram ir pēc tam kaut kas, ko tu darīt, jo viens ir tā praksa, otrs ir tavi ikdienas pēc tam ieradumi, ko tu maini. Jo tā kā, lai tu piedzīvotu sevi citādāk, tev ir jārīkojas, jādara kaut kas citādāk, un līdz ar to te ir tādas praksītes, kur tu, kā lai saka,
notur sevi kaut vai jaunajā, vai vēl vairāk uz jauno, uz ko tu vēlies, un nekāp tajās vecajās kurpēs, kurās tu vairs nevēlies kāpt. Līdz ar to tās ir, bet katra viņas arī ir ļoti individuāls. Pēc tā, kas ko kā tev saslēdzas, tas nav. Nekad tas nav stāsts tikai par ieguru, nekad tas nav stāsts tikai par to, tas ir vienmēr holistiski. Šitas, viņš saslēdzas ar to, šitā, tā. Tāpēc... Ir kaut kāda prakse, ko tu varētu tā kā padalīties? Nu, jā, ir tā kā, ir tādi, es teiktu, tādas uzreiz divas, kas man nāk prātā, visvienkāršākās lietas, ko, man liekas, es iesaku visiem darīt, jo kādos apstākļos viens ir, ko mēs tieši šodien pieskārāmies pie tēmām, bet viens ir atvieglojuma elpa, kas ir vienkārši, kas ir arī nervu sistēmas regulācija īstenībā, kas ir mūsu dabīgais refleks, kā mēs regulējam nervu sistēmu, kā mēs ļaujam sev ieiet atkal šajā dabiskajā stāvoklī, bet ko mēs esam citreiz tā kā noprasējuši šo elpu ar to, kad iespējams dzirdēs kāds teica, ko tu būt, ko tu tur els, vai ne, tā kā, un mēs vienkārši tā kā labi, lai tur mīļā miera labam bez maz vai tā kā viss. Un tas ir tas, ko noteikti atgriezt ikdienā, ja tas jau nav, ja tas ir brīnišķīgi, perfekti, turpini pielietot pat tad, kad tu to nejūti. Un otrs ļoti, ļoti vienkārši, ļoti efektīvs ir izkritīšanās. Vienkārši izlēkāt, izkritīt, atbrīvot šādā veidā. Divas super vienkāršas lietas, super iedarbības. Iespējams, kāds var klausīties un liekas, es jau šito zinu. Nu, tā kā forši, bet vai tu to dari? Viss ir darīšanā. Es arī daudz ko zinu, bet visu izmainu darīšanu. Vai es to daru, vai es nedaru, un es to sev piedzīvoju vairāk kārt arī. Tā kā, ok, man ir šis instruments, vai es viņu pielietoju? Kāda jēga man ir no viņiem, viņš vienkārši stāv tajā kastītē, un es viņu nepielietoju. Un tad, kad es pati pielietoju šos instrumentus, nu viņi reāli strādā, viņi ir arī šie paši vienkāršākie. Mums nevajag katreiz jaunu instrumentu, jaunu lietu, lai mēs tā kā jaunu informāciju, bet kas vēl, kā vēl, un tā kā ne, izmanto kaut vai to, kas jau tev ir, bet izmanto to. Katram, protams, tas ir savs, kas arī labāk darbojas. Bet, jā, es teiktu, šie ir tādi divi super vienkārši, bet, protams, tur varētu iet vēl sīki dikti niansēs arī. Paldies tev, ļoti noderīgi tiešām. Kas tev ikdienā pavada? Ir kaut kāda afirmācija, sakām vārds, vibrācija? Tā, kas tavu ikdienu pavada? Ļoti atkarīgs no laika perioda, jo viss ir, es teiktu, tāds plūstošs un mainīgs, un mēs katrs piedzīvojam kaut kādas tādas posmus dzīvē. Un ir kaut kādas lietas, kas, protams, man nāk arī gadiem līdz vispārējais, bet ir kaut kas man mainās, jūtu, šobrīd tas ir riktīgi aktuālitātes. Tāpēc... Kas tev ir šobrīd? Es teiktu, ka man gadiem jau, ja mēs tā to skatāmies, tad gadiem, vairāk kā 10 gadiem, ir tas, kad es katru rītu dzeru to silto ūdeni ar laimu nedaudz un visu, un līdz ar to es uzlādēju viņu ar to, ko es vēlos. Ilgus gadus man tā bija viena lieta, šobrīd es vienkārši sajūtu, kas ir tas, ko es viņā gribu ielikt, un tas ir arī tas, ko es ielieku. Tas ir ar kādām domām es pamostos, domāju, īstenībā es gribētu teikt, ka ir ļoti daudz tādas sastāvdaļas, ko es esmu. Ir ieradumi, rituāli, ko es piekopju jau ļoti ilgā laika posmā, līdz ar to man viņi ir iegājušies pat tā, kad es iespējams ne jau neatceru, kad viņi man vienkārši notiek. Un tā es sev uzturu tajā pēkšņi pazuda vārdi, bet var sakot, tā es uzturu šo savu ne tikai fizisko ķermeni tīru, bet savu garīgo ķermeni arī uzpasēju visu laiku ar to, ko es domāju, ar to, ka es ielieku šo vibrāciju ūdenī visā, ar to, ka es domāju, ko es sev saku, vai tas ir arī pateicības, vai viss pārējais, vai afirmācijas, vai tādas lietas. Man liekas, ka tu ļoti daudz fantastiskus instrumentus sauc, bet lai cilvēki saprot, kā tu uzlādē ūdeni, ko tas nozīmē, tā kā... Tā var būt tautsdziesma, tā var būt lūkšana, tie var būt vienkārši tu ieliec tur, nezinu, mīlestība,
veiksme, laime vai, jebkas. Tā kā apzināti nodibina kontaktu ar ūdeni. Jā. Fantastiski. Jā. Ļoti labi. Tagad pieķersimies grāmatām. Vai ir kaut kādas grāmatas, cilvēki ļoti aktīvi savu grāmatas lasīt? Un vai ir kaut kādas grāmatas, ko tu tā kā iesaki izlasīt? Jā, šī grāmata man tā kā kaut kādu jaunu aspektu iedeva, vai jā, šo grāmatu vajadzētu jebkuram izlasīt. Es neticu tam aspektam, ka šo grāmatu vajag jebkuram izlasīt. Es tādam lietai neticu. Kāpēc? Jo tev atnāk tā grāmata īstajā brīdī, ko tev vajag. Man ir bijis gadījums, kad man arī iesaka grāmatu, man liekas, jā, tīri loģiski būtu vajag labi, un es aizēju grāmatnīcā, un viņi paņem rokās un saprot, nav, nebūs. Es zinu, ka nebūs. Kāpēc? Es jūtu, ka nav. Satveres arī paskatās, saprotu ar prātu, labi informācija, bet nav tā sajūta iekšā, tā kā yes. Tie pašā laikā es atceros, tie brīdī es ieraugu plauktā vienkārši vienu grāmatu, un tāds, yes. Toreiz tā bija Džona Spensa superspēja potenciāls. Un es viņu ar pirmo reizi nenopirku, bet, protams, ka mani aizveda, es jau zinu, kā man dod šīs zīmes arī, bet mani aizveda otro reizi. Un tad, kad es nopirku, un tad, kad viņu lasīju, es sapratu, kāpēc, jo es lasīju, un kas, jā, un vienkārši sapratu, ko es daru īstenībā. Bija lietas, kas jau notika manā dzīvē, ko es darīju, es vienkārši neapzinājos tā kā to pamatu, varbūt viņām kas, ko, kāpēc, un viņš man vienkārši salika pa plauktiem visu. Un tajā pašā laikā tā grāmata, man liekas, tik elementāri, vienkārši super viegli izskaidrojami tiešām, un mēs vienā kursā par viņu runājām, un tur es dzirdu, ka cilvēki stāstīja, ka tā ir ļoti sarežģīta grāmata, ka jālasa ļoti lēnām, un tur nevar tā, man liekas, par ko jūs runājat? Reāli ātri, viegli, super saprotami, bet tas ir par to, kurā brīdī tu paņem. Iespējams, es viņu būtu paņēmusi pirms kādu laiku, man arī liktos, ko vienkārši, kas tas ir. Par ko viņi tur vispār runā? Tieši tāpēc es negribētu teikt, šī ir tā grāmata, yes. Ja arī, piemēram, varbūt, ja tie, kas klausās, sajūta, jā, ir kaut kāda interese, ir kaut kāda sajūta, tad jā. Jo vēl noteikti, kas man patīk, ir šīs hipnoterapeita ceļojums uz Atlantīdu un Sfinksas grāmata, kas ir, kur ir šie hipnoterapijas seanses stāsti, kuri var vaļā vienkārši dažādus failus tevi iekšā. Tā kā tur es arī esmu normāli tripā gājis ar to grāmatu, bet arī, kuram laikam man stāv šīs grāmatas, tāpēc es neticu arī tādai lietai, ka grāmatu iedošanai. Man tās grāmatas ir mājās, es viņas pieņemsim, tad, kad es jūtu, tagad es gribu šito, tagad man atnāk šī grāmata, man jālasa tagad šī, tagad jūtu kādā brīdī nav vienkārši. Tā kā, jā. Vēl viena, kas arī pie manis atnāca, kas man liekas super vienkārša, super elementāra, tā kā, kuru var lasīt daudzos līmeņos, ir 4 vienošanās. Jā, kur, tā kā, arī tāds pamatiņš, man liekas. Un, jā, es teiktu, daudz ir šī ļoti foršā, man liekas, Pētera Kļavas, netulkota, bet viena no, nepateikšu, bet katru dienu tur ir tāds 1-2 teikumi no, man liekas, tas ir Indijas bankas kaut kāds tur nemācās. Es vēl pēc tam paprasīšu nosaukumu ielikšu. Un tie teikumi ir tādi, ka tu izlasi to vienu teikumu, tev liekas vienkārši, what? Tā kā tur ir ko domāt visu dienu. Tas nav tāds kā, tu izlasi un tev tāds, jā. Tāds, ok, šis jāapsmedziņo. Tā kā ir ļoti daudz, tas pats dvēseli integrācija vai, tā kā kas kurā brīdī atnāk. Līdz ar to varētu ieteikt daudz ko, bet katram ir droši vien jāsajūt pašam, kas ir tas tajā brīdī. Okay. Un kādas tev ir dzīves vērtības kopumā, kā šobrīd Anitai? Kādos plašumos un mērogos mēs to skatāmies, bet viena no lietām, ko es gribu pirms tam piebilst, bet tas nav par tādām lielajām vērtībām, protams, jā un nē, bet tas, ka es tā domāju šodien, nenozīmē, ka es rītdien nevaru domāt citādāk. Un tas ir tas, kas man ļoti atvēra un palīdzēja tādam paplašinājumam, plašumam sevī, kad man nav jāieliek sevi kaut kādos rāmjos. Man nav tagad, jo es katrs esmu izgājuši kaut kur posmu cauri, kad es arī esmu bijusi ļoti strikta par kaut kādām lietām.
šobrīd man ļoti patīk šis posms, kad es tomēr tā kā uz visu skatos daudz brīvāk, atvērtāk. Tā kā katrs dara, kā viņš grib. Šis šobrīd, pieņemsim, tam, ko es daru vai strādā man tieši. Nu, tā kā. Nu, tādas vērtības man ir... es tagad uzreiz par tām... Man īstenībā ir uzreiz grūti nosaukt tā skaidri vārdos. Es apzinos viņas savās sajūtās, ko es vēlos, kā es vēlos piedzīvot sevi, dzīvi, cilvēku sev apkārt. Bet, jā, iespējams, man uzreiz pat nenāk tādas skaidras lietas, ko uzreiz tā teikt. Kas bija tas, ko tu biji domājis, piemēram? Nu, piemēram, kādas ir tavas vērtības? Ģimene, veselība, mīlestība, izaugsme. Un par to katru vārdu arī tā kā. Jā, noteikti. Es teiktu, ka man ir tāda, ja mēs tā skatāmies tādās lietās, numur 1 ir izaugsme. Ir izaugsme, paplašinājums. Tas ir, nu, jā, tas bez kā es vispār nevaru iedomāties neko. Un, jā. Un, protams, tāda mīlestība, jo tas ir visa pamatā, nu, tas viss, ka mēs caur sirdējam. Nu, tāda man neinteresē šobrīd. Man, piemēram, neinteresē miedarbības vai kas ir, nu, kas nav patiesas, kas nav dziļas, kas nav tādas tiešām meaningful. Nu, jā, man vienkārši šajā brīdī, bet tas arī nenotiek. Līdz ar to tā ir mana vērtība, kad es satieku cilvēkus, kuri iet dziļāk, kuri redz dziļāk, kuri skatās, kuriem interesē, kuri ir ar atvērtām sirdīm, tiešām iet ar mīlestību, ar kuriem tur piedzīvot vienkārši fantastiskas lietas kopā, un tas arī notiek. Līdz ar to, jā. Nu, tas tā, ļoti, ļoti plašā lielumā. Kas tev ir mīlestība? Tu piemēri vārdu mīlestību. Tu vari noraksturot, kas tev ir mīlestība? Nē. Kā to var noraksturot? Nē, es nevaru to noraksturot. Viss. Nu, tas ir viss. Es nezinu, kā to var tā noraksturot vispār. Tas ir, man liekas, mēs šo sajūtu, nu, es pat nezinu, kā viņu vispār ielikt vārdos, kas tāds ir. Tas ir viss, tāpēc, man liekas, nevar to nosaukt ne par sajūtu, ne par kādu, jo tas ir viss. Ka mēs viņu arī piedzīvojam dažādos veidos. Mēs vienā brīdī liekas, tas ir tas. Nākamajā mums atveras kaut kas vēl plašāks, nākamajā kaut kas vēl plašāks. Un tad, kad es satieku kādu, pret kuru man, piemēram, pavērās vaļā tāda mīlestība, ka saprotu, ka tas ir kaut kas, kas nav no šīs zemes vienkārši. Ir grūti to nodot vai pastāstīt vai saprast iespējams kādam, kas nav, nu, tā kā sajūtis kaut ko tādu. Jo arī es nevaru saprast kaut ko sajūt kāds cits cilvēks, kas ir kaut kas tāds, ko es neesmu vēl piedzīvojis. Līdz ar to. Okay. Jā, tas ir tā ļoti plaši. Tev ir kaut kādi skolotāji, guru vai cilvēki, no kuriem tu tā kā esi iedvesmojusies, mācījusies, kas tev ir pilnveidojuši? Protams. Es nezinu, kāpēc man šis ienāca prātā. Pirmais, man liekas, es esmu vislabākais skolotājs, lielākais iedvesmotājs un guru un viss pārējais, jo visi iet caur mani pirmkārt, sāksim ar to. Jā, un līdz ar to apkārtējā vidi man iedod. Ik pa laikam viņi mainās, un man ir bijuši vairāki, un tas ir normāli, atnāk viens, tu paņem no viņa tajā brīdī to, ko tev vajag, un nomainās, un atnāk kāds cits, un es jūtu, kā pa periodiem tas viss ļoti, ļoti mainās. Līdz ar to, jā, un tas esmu nenormāli pateicība, un tāds skolotājs ir tajā brīdī īstenībā katrs cilvēks, kas parādās manā dzīvē. Ir, protams, tādi, ko mēs varam nosaukt, jā, es tur klausos, skatos, mācos, iedvesmojos, bet tie pašā laikā katrs, ko es satieku, ir skolotājs. Gan tur katrs mans draugs, nezinu, tur mans tētis, vai kas ir mans skolotājs arī tajā brīdī. Un, tā kā, jā. Bet tu varbūt var nosaukt pāris, kas tā kā tev ir, labi, nu, cilvēki, kas tev kaut kā ir palīdzējuši grūtos mirkļos, ok, ģimene viņa vienmēr ir, bet tieši, jā. Ja godīgi, es šobrīd, man būtu, protams, vairāk ko nosaukt, bet es pat negribētu saukt, jo es negribu
izcelt kādu vienu un neizceļot citus. Man šobrīd tā sajūta. Tā kā, jo tas, ka es kādu nosaucu, nenozīmē, ka viņš ir, pieņemsim, es nevaru nosaukt vienu, kurš man iedevis, nenormāli kaut ko daudz. Katrs man ir iedevis kaut ko savā līmenī. Un negribās to pat vispār nekādā ziņā nesalīdzināt, ne pēkšņi saku savu kādu konkrētu cilvēku, konkrētu lietu, jo katram esmu vienkārši neizsakām no sirds pateicīgi. Tā kā tiešām. Un ļoti daudz cilvēku pat iespējams par to vispār nenojauš. Tādā fiziskā, jo nevienmēr visiem to esmu varējis pateikt. Es mēģinu maksimāli teikt tās lietas, bet nevienmēr tu vari un nevienmēr tas izdodas un nevienmēr, ir tas saslēgums, kāds bijis. Un arī, iespējams, tie, kas ir bijuši daudz agrāk iepriekš, iespējams, arī tur vienkārši nepateicu kaut ko. Tāpēc jā, tādā veidā. Okay. Kāda šobrīd jūties savā personīgajā dzīvē? Visādi. Arī es gribētu teikt, visādi posmi, kam es eju cauri. No vienas puses jūtos labāk kā jebkad. Tā kā tā sajūta, kurā es esmu nonākusi, ir kaut kas vienkārši crazy labs, un es nezināju iepriekš, ka vispār var justies tā, ka var sevi tā mīlēt. Un viens no tādiem foršiem piemēriem ir bija jaunais gads. Man bija viena lieta, ko es vēlējos. Es vēlējos, tas nav par to, ka es ticu, tagad tur 12. vienkārši viss tur nomainās un notiek. Tas nav par to arī, jo es ticu, ka katru dienu varbūt, nezinu, portāli šitādi un tādi, un es viņam ticu, un viņi ir, bet tas nav tikai par to vienu dienu gadā, piemēram. Bet man bija svarīgi, kad es esmu tajā mirklī, un man ir tā sajūta, ka yes, this is it. Ir baigi forši. Nevis, jo es esmu daudz gadus iepriekš bijusi tajā jaunā gada brīdī, un man ir tāds, tā kā apkārt tev šķietam ir viss. Ja mēs tā skatāmies pēc tādas sabiedrības standartiem, tev ir viss tā kā ideālai dzīvei. Bet tu tur stāvi un tev liekas, kas notiek, ko es daru ar savu dzīvi, tā kā, ko es šeit vispār daru. Un tā sajūta iekšā ir, slikta. Slikta, un tu saproti, kaut kas nav pareizi. Kaut kas nav. Tad tas, kā tas viss ir nomainījies pēdējos gadus, ir ar to, kad, lai vai kas notiek apkārt, ka tā sajūta iekšā ir paliek forša. Un daudziem cilvēkiem var būt nav mazākā, tā kā, es pat nemāku latviski tā foršāk pateikt, bet tā kā, it doesn't make sense priekš neviena cita, bet priekš tevis. Un tam nav jābūt nekur, tev nav nekur jāiekļaujās, lai nonāktu tajā sajūtā, un tas, man liekas, ir tas. Un šogad es tur stāviem biju, un man bija tāds, es sevi tā mīlu, un tā nav tāda cita cilvēka, tā nav tāda egoistiskā, tā kā, es tur esmu pati labākā. Nē, tas nav par to. Tas ir par tādu dziļu sevis sajušanu, pieņemšanu, iemīlēšanu, tādu vienkārši stāvokli, ka tu vienkārši kaifo pats no sevis. Un tādā tādā ļoti, es gribētu teikt, tādā tiešām dievišķā aspektā. Tu liekas, mans Dievs, un es arī domāju, tik forši ir šo pieredzēt, tik forši ir šeit būt. Un man bija viena alga, kas ir manā, tā kā tas nebija atkarīgs no tā, kas ir man apkārt. Tas bija tas stāvoklis manī iekšā, kas arī rada visu, protams, apkārt. Bet jā, un tas bija tas, ko es iegūstu, un tā ir tā sajūta, ko īstenībā, kas ir pats svarīgākā. Un līdz ar to es teiktu, ka ir rīktīgi krūti, bet mēs jau katrs ejam savam piedzīvojumam, ceļojumam, kā saka, tripam cauri. Līdz ar to ir visādi posmi. Es nevaru teikt, ka es visu laiku dzīvoju tur. Ir posmi, kad es tā dzīvoju, un ir posmi, kad es eju nākamajos izaugsmas līmeņos, un līdz ar to arī mani pakrata, pati sevi pakratu un saprotu, kas ko kā gribās, kā negribās, un jā. Tā kā visādi. Un kā tu jūties savās finansēs šobrīd? Ir kur augt, un šī ir tēma, ar ko es esmu strādājusi pēdējos tiešām gadu vismaz ar šīm programmām vispārējo, jo iepriekš man likās, tā kā iepriekšējā dzīvē man likās, ka viss ir vienmēr bijis labi. Un starp citu, šeit es gribu pieminēt šo. Man ļoti patika, ka es biju šajā vasarā arī Mindvalley University, kas bija ļoti foršs piedzīvojums, un tur
viens no šiem pasniedzējiem teica par to, ka, ja tu piedzimsti nabadzīgā ģimenē, tev ir tā deksme sajūta, ka tev gribās izsisties, un tu ļoti bieži arī izsities tiešām uz tādu, izsities un, nezinu, tur, sauksim to par miljonāru var kļūt, ja. Tad, kad tu jau esi bagātā ģimenē piedzimis, tev jau ir sakari vispārējais, un tev tur vienkāršāk būt arī. Bet, ja tu esi tādā vidusmērā, ka tas ir pats bīstamākais vieta, kur būt, jo tu tā kā viss ir labi, viss jau ir labi, viss jau ir. Un es teiktu, ka es esmu šajā kategorijā, biju šajā bīstamajā kategorijā, kur tu tā kā viss dzīvi, tev viss ir bijis, nav tā, ka nav bijis. Nav tā kā, ka tur būtu nenormāli, bet tā kā ir jau labi. Vienā brīdī komforts, jā. Vienā brīdī es sapratu, tā kā man šitas ir jau labi nestrādā, es tā negribu. Es gribu tā kā ļoti labi. Un kad īstenībā tas, kad es sev biju visu laiku turējis tādā vidusmērā, ka jā, es jau tā jau labi, tas īstenībā nebija nemaz mans. Tas nav par mani, tas bija par tām, ko es biju paņēmis no kāda cita, kur man visu laiku arī bija apkārtējis, bet ir jau labi, nevajag jau nemaz daudz, tā kā, jā, varbūt nevajag, bet man gribās to, un tāpēc, jā, šis ir tāds pārstrukturizācijas periods, kurā es dodos uz to, lai būtu forši, labi un daudz, un ka tas nav nekas tāds arī, es saprotu, no kurienes tas nāk, un ja tas nāk no manas sirds patiesās sajūtas, tad es zinu, ka, tas ir tas, ko man vajag. Tā kā jā. Okay. Ja tu zinātu to, ko tu zini tagad, ko tu teiktu savai versijai pirms 5 gadiem? Pirms 5 gadiem. Tagad no hops nosvičojamies live. Pirms 5 gadiem man nav šobrīd ne jausmas. No vienas puses es negribētu atņemt tās pieredzes. Kaut kādā ziņā negribētu teikt neko. Jo tas pieredzes jau ir tas, ko mēs šeit nākam piedzīvot, iziet cauri un pieredzēt un pēc tam atskatīties un tāds, jā. Bet iespējams, kad jā, vēl drošāk vienkārši doties, vēl drošāk iet uz priekšu, vienkārši nebaidīties. Tā kā, bet man liekas, ka tas ir tas, ko visi tur pārsvarā. Visiem, ja prasa, ko tu tā kā, jā, nebaidīties darīt, maukt tikai. Un jā, man liekas, tā arī ir tā lieta, jo, jā, būt drošākai. Un kāds ir tavs nākošais līmenis? Tā kā, jā, to es gribētu, vai vienalga, kurā tā kā profesionāli, finansiālajā līmenī, personīgajā. Kas ir tas, ko tu, jā, bet šito es gribu. Jā, bet tas būtu tas, par ko es tā kā. Es jau nezinu, kurš no nākamajiem tas ir. Varbūt nākamais kaut kas pilnīgi cits, bet tādā ziņā vai es zinu, uz ko es eju? Tu vari arī pateikt to, jā, bet tā kā, ko tu gribi nākošo? Piemēram, brīnum varētu notikt. Ko tu prasītu? Tas noteikti ir saistīts ar finansēm. Tas noteikti saistīts ar finansēm, ar to, cik es daudz varu tās enerģijas izlaist ar sevi. Bet iespējams, ka tā nav tikai tāda, tas arī pēdējā laikā, iespējams, nefokusēties tikai tiešām tādam finansiālam, jo tas tā pārpilnība jau ir, viņa jau nāk caur uz kaut ko. Tas nevienmēr nozīmē, ka viņa nāk caur tiešām tā kā tīri finansiāli, ka tas var būt jebkas, tas var būt iespējas, tas var būt viss, un neapslāpēt tos citus ceļus arī tam. Bet, jā, tieši tas ir tāda finansiālā caurlaidība, cik vispār pratība. Es teiktu, finansiālā pratība būtu tas, kas man ir tas, kur man gribās tā kā tiešām viņi tā izkos saprast, ieiet, lai, un tas nav pat par, citi saka, nav laime, tā kā, vai jā, varbūt tas nav par to, tas ir par to, kad es gribu pratību šo. Es gribu šo prasmi, ne īpašību prasmējā sevi attīstīt, paplašināt, skatīties, kāda ir vispār, cik tālu es varu tajā nonākt.
Kas tev pirms gada likās, tas jau nav reāli, bet šodien ir tev realitāte? Jā, es atcerētos, kas bija pirms gada. Kas man pirms gada? Tik daudz, kas kaut kādā ziņā. Jo tad, kad es padomāju, man grūti nosaukt tādu vienu lietu, bet tad, kad es padomāju, cik daudz, kas ir noticis gada laikā, liekas vienkārši tā kā wow. Nesauc vienu, nosauc 3. Jā. Es domāju, ka tie ir vairāk tādi iekšēji pat procesi. Jo man likās, ka es iespējams būšu tur vai pilnīgi citā vietā, bet tas viss mainās ik uz mirkļa. Man likās, ka es decembrī būšu Dubajā un ka es nebūšu šeit, bet tas ir mainījies un es esmu šeit. Un es zinu, ka tam arī ir kaut kāda nozīme, ko šobrīd vēl nemāku iespējams līdz galam izskaidrot, bet ko es ieraudzīšu, kā jau vienmēr, nedaudz vēlāk. Bet jā, viens ir, protams, tas iekšējais stāvoklis, kurā es esmu. Tas skats, ar kādu es skatos uz visu, kā es varu piedzīvot situācijas, caur kādu sajūtu, caur iespējams kādu mieru, caur pilnīgi citu perspektīvu. Jā, kādu es varu pieredzēt sevi, savu dzīvi. Nu, tas ir tāds iekšējais stāvoklis. Jo ārpusē viss mainās vienkārši nemitīgi un notiek daudz un dikti. Un kur tu sevi redzi pēc 3-5 gadiem? No. Šis jautājums, kur es sevi redzu rītdien, varbūt, un tad pat es nezinu. Jo, ko man ir rādījusi vispār dzīve, man liekas, pēdējos gados arī. Nu, tā kā tu vari plānot, ko tu gribi plānot, domāt savā galvā, nu, tā kā, es būšu tur, es zinu to jau sajūtu, protams, ir jāzina, uz ko tu ej, bet tas caur kādu ceļu tu to iziesi, nu, tur ir jāļaujās. Tāpat kā es pārvācos iepriekš uz Portugāli, un es domāju, ka this is it, un es te nebraukšu atpakaļ vismaz kādu laiku, un šeit, un dzīve vienkārši nomainās. Un tev, nu, tā kā ir jāmaina tas savs lēmums, ir jāmaina tās lietas, jāmāk pielāgoties, saprast, un, protams, tas viss pēc tam tādā rindiņā sakārtojas, kāpēc tālāk. Bet 3-5 gadiem, es nezinu, Es pamēģināšu savādāk. Kaut kādas personīgās kvalitātes vai iezīmes, kā to sauc, kā tu iekšēji jūties, kas tev šobrīd tā kā nav, un ko tu tā kā gribētu vēl sajusties. Jā, nu es noteikti gribu caur tādām attiecībām, partnerattiecībām noteikti vairāk izpaust to savu, tiešām iet tādā sievišķajā aspektā pilnībā, kur tev nav jādomā, kā es varu, nav jākāpj arī vīrišķiem, jādomā tā, kā man nodrošināt šito, kā man izdarīt to, bet tā kā pilnībā ļauties radīt caur tādu pilnīgi citu sajūtu. Caur vieglumu to, ka tādā veidā savu daļu izpaust. Un, skatīties vispār, cik tas tālu var aizvest, cik tas tālu, cik lielu paplašinājumu var iedot man, cik es varu lielu paplašinājumu noturēt cilvēkam savu blakus, cik es varu, tas ir noteikti tas pats galvenais, man gribās radīt kopā. Saprast to kopā radīšanas spēku, nevis, ka tas ir par to, ka tu esi pilnīgs, otrs cilvēks ir pilnīgs, un tā radīšana tur ir vienkārši kaut kas nebeidzams. Jo vieni mēs varam daudz, bet kopā mēs varam vienkārši vēl vairāk. Jebkādā aspektā ar jebkuru cilvēku, bet, nu jā, tas ir noteikti tāds galvenais, jā.
Ir kaut kāda tehnika, instruments, tu jau padalījies sākumā ar 2 ļoti, ļoti jaudīgiem, piekritīšu, mega jaudīgiem, bet varbūt ir vēl kaut kas tāds, ko tu varētu tā kā nodot cilvēkam vai iedot, vai tā kā, jā, lai būtu paplašinājums vai kaut kādā konkrētā dzīves situācijā palīdzētu. Kādā konkrētā dzīves situācijā? Vienalga, mēs saskatāmies ar stresu, no rīta, ko tu, jebkurā, tā kā, kas tev pirmais ienāk prātā. Mazi instrumenti. Mazi, lieli, ar ko tu esi gatavs? Lieli instrumenti droši nāk telpot pie manis. Jā, bet tas ir, ko es teicu, kad mēs vieni varam daudz. Un tas ir, mēs varam šie paši 2 instrumenti kaut vai sākumā. Ļoti labi strādā pret stresu, pret jebko. Un tāpat, nezinu, aizēja mežā izkliedzēs kaut vai. Tā kā izlādēšanās, uzlādēšanās, nezinu, intuitīva kustēšanās, viss pārējais. Bet, man pat īstenībā uzreiz nenāk prātā tāds, nekas tagad tieši vēl tāds, jā, this is it. Bet jā, tas ir par to, ka vai kaut kādas šīs mazās lietas jūti, kad nav, tad sameklē to cilvēku, kas to norezonē, to speciālistu, kas tajā brīdī to norezonē, un vienkārši ieiet vēl dziļāk tajā visā, ļaut atslēgties kaut kam vēl vairāk. Jo tas arī, kā mums katra cilvēka laukā, kādas lietas notiek, tas arī ir pilnīgi galīgi atšķirīgi, un līdz ar to, jā, šajās miedarbībās iepazīt sevi vairāk. Arī caur citiem cilvēkiem. Tā kā jā, jo pat tas ir tas, kas man šobrīd nāk uz šo. Saprotu, varbūt tas nav tas, ko tu esi domājis vai jautājis, bet man vienkārši, tā kā... Tā nāk perfekti. Jā. Ideāli. Jā. Kāda ir pēdējā lieta, ko tu iemācījies? Pēdējā lieta? Es teiktu, ļoti labi atklāsmi priekš manis bija neņemt, kā lai saka, neņemt citu, tu jau saproti jaunas lietas, ko mēs apgūstam, iemācāmies un paņemot caur sevi. Vārdi var būt pilnīgi tie paši, bet mēs vienkārši citā līmenī to aiziet, tas mums vienkārši citā līmenī. Un pēdējā lieta bija ar situāciju, kuras droši vien kaut kādā veidā mēģināšu padalīties, kur bija aspekts saistībā ar manu māmu tieši, viņa nomira pirms gada vairāk nedaudz un visu pārējo, un es ļoti vienmēr biju tāda, iestājos par viņu ļoti un visu pārējo. Un pēkšņi vienkārši vienā teikumā izpildēja situāciju, ka man likās, ka iespējams kaut kas nav bijis tā kā godīgi vai forši vai pret viņu tādā ziņā. Un man jau likās, ka tas tā kā jau bez maz vai, kad man jānoskaidro, jāzina, kas ko kā, un tajā brīdī man likās, priekš kam? Kāpēc? Kāda man atšķirība? Ko man tas dos? Tā kā kāpēc man vajag iet, par kaut ko tagad cīnīties, varbūt cepties, varbūt tā ir, varbūt tā nav. Kāda atšķirība? Tas nav par mani. Un tajā brīdī sapratu, cik īstenībā, cik daudz mēs iespējams kaut kā ņemam tādas citas cilvēku lietas uz sevi un lieki piedzīvojam kaut kādas emocijas, ko mēs nevēlamies piedzīvot, un cik īstenībā atbrīvojoši ir neiet tajā iekšā. Un cik īstenībā, tā kā saprast, ka jā, tas nav mans, tā nav mana nasta, ko man nest. Tas nav par mani. Uzņemties atbildību par savu enerģiju. Jā, būt tajā savā, nevis līdz citu, un līdz ar to, jā, tas bija tāds foršs tāds, jā, jo tas teikums arī, protams, bija tieši priekš manis, un es ticu, ka tas nav par nekādu situāciju, tas ir par to, ka situācijas izspēlējas priekš mums, nezinu, kāds kaut ko pasaka, vai kaut kas notiek, vai mēs kaut ko sadzirdam, tas jau nav citreiz par to, tā situācija ārpusē var būt pilnīgi cita, bet tas ir priekš mums, lai mūs kaut ko izvilktu ārā, un mums būtu tāds, un kā mēs noreaģēsim, ko mēs ieraudzīsim, kā mēs tā kā, jā, to visu pavērsīsim. Un tas priekš manis bija par to, ka man jau likās, jo
Jā, tā tur var aiziet visādos virzienos. Es zinu to, to manu jaudu, kas tur nāk ārā. Gan labā, gan nelabā ziņā, kā tas var viss iegriezties. Es zinu to sajūtu sevī, bet es vienkārši tajā brīdī paņēmu un es teiktu, nenolaidu savu enerģiju. Un vienkārši paliku tādā, un tas deva baigo vieglumu. Tas tiešām iekšā iedod nenormālu vieglumu. Un jā, tu sajūti, ka tā kā ir viegli būt pašai, un man nav, es uzņemos atbildību par sevi, un es neņemu citu lietas, citu nastas uz sevi virsmu. Ok. Ja godīgi, mēs esam izgājuši visiem jautājumiem ļoti forši cauri. Paldies par visu informāciju. Bet es pilnīgi jūtu, ka cilvēkiem ir, jā, tas ir mans cilvēks, kur viņu var atrast. Es gribu dejot, elpot, visu gribu. Kur tev var atrast? Kā ar tevi var sazināties, kur piesakot, kur tu liec informāciju, ko tu dari? Droši vien tur, kur es esmu visaktīvākā, ja mēs tā man atrast var, tas ir Instagrams, kas ir Anita Lielmane, arī tā arī ir. Un ir, protams, atsevišķi, ja gribās, man ir arī tikai elpošanas konts, ko arī var atrast caur manu profilu un visu. Ir arī Facebooks, bet tur var arī, tur es esmu un tur šērojas visu informāciju no Instagram. Bet, jā, tā ir droši vien platforma, caur kuru vislabāk var piekļūt man, bet jebkurā gadījumā, jā, visādi jau. Visādi var. Jā, tad, basically, Instagram uzrakstīs ziņu, un tad kaut kādu tu izlasi. Jā. Kā tā. Labi. Es domāju, ka mēs ar to arī varam beigt. Liels paldies par radīto kopā enerģiju. Kā jau es teicu, mēs šeit ne tikai iepazinām Anitu tuvāk no dažādām šķautnēm, bet es domāju, ka arī daudzos līmeņos cilvēki, kas sajūta arī citus plānus, kas te notikās. Tā kā liels paldies, ka skatījāties. Līdz nākošajai reizei un lai top! Lai top! Paldies! Paldies!